Radio Alise Plus programmu turpina ziņas vieglajā valodā. Ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Aizvadītajā nedēļā pasaulē galvenais notikums bija situācija tuvajos austrumos. Starp Amerikas Savienotajām valstīm, Izraēlu un Irānu panākts 2 nedēļu pamieris. Irāna piekrita atvērt kuģošanu Hormūza šaurumā. Pēc šīs vienošanās naftas cenas pasaulē samazinājās par vairāk nekā 17%. Tomēr pilnīgs miers nav panākts. Libānā turpinās uzbrukumi starp Izraēlu un grupējumu Hizbollah. Vairākās valstīs, Kuveitā, Apvienotajos Arābu Emirātos un citās tiek pārtverti Irānas droni. Turcijā notikuši 2 nopietni uzbrukumi skolās. Vienā gadījumā ievainoti 16 cilvēki, citā nogalināti 9 un ievainoti vēl 13. Eiropā Francija un Lielbritānija paziņoja, ka varētu veidot starptautisku misiju Hormūza šaurumā, lai nodrošinātu kuģošanas drošību. Turpinās karš starp Krieviju un Ukrainu. Lieldienu pamiera laikā reģistrēti vairāk nekā 10 000 pamiera pārkāpumu, tajā skaitā uzbrukumi un apšaudes. Latvijā šonedēļ pieņemti vairāki lēmumi. Saeima grozīja likumu, dodot valsts robežsardzei tiesības krīzes situācijās izmantot sprāgstvielas, ja nepieciešams atvairīt bruņotu uzbrukumu. Lieldienu brīvdienās robežsardze novērsa 187 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Ceļu satiksmē policija vienas dienas laikā konstatēja 1792 ātruma režīma pārkāpumus. Valdība pieņēmusi lēmumu par skolu finansēšanu. Turpmāk pilns finansējums būs tikai skolām, kur klasēs ir vismaz 10 līdz 20 skolēni atkarībā no reģiona. Ekonomikas jomā turpinājās diskusijas par aviokompānijas Air Baltica finansēšanu. Premjere norādīja, ka valdība ir gatava riskēt ar koalīcijas stabilitāti, lai nodrošinātu aizdevumu uzņēmumam. Beigās lēmums par 30 miljonu aizdevuma piešķiršanu tika pieņemts. Latgalē turpinās drošības un kārtības jautājumu risināšana. Augšdaugavas novadā policija aizturēja vīrieti, kurš aizdedzināja automašīnu un pirti, nodarot vairāk nekā 4000 eiro zaudējumus. Reģionā ieviests arī vienots pašvaldības policijas tālrunis. Augšdaugavas novadā ir jāzvana uz telefona numuru 29 17 87 00, lai informētu pašvaldības policiju. Uz šo numuru var sūtīt arī foto un video. Reizeknē par pilsētas mēru ievēlēts Jānis Tutins. Daugavpilī šonedēļ policija aizturēja 1996. gadā dzimušu vīrieti. Viņš atzinās savas mātes nogalināšanā un aprakšanā mežā. Izmeklēšana turpinās. Daugavpils dome pieņēma lēmumu reorganizēt izglītības iestādes. Daugavpils valsts ģimnāzijai pievienos vienības pamatskolu un vairākās skolās mainīsies vadība. Pilsētā uzsākta viedā apgaismojuma uzstādīšana. Līdz 2027. gadam plānots uzstādīt 443 jaunus gaismekļus pie izglītības iestādēm. Vēl Daugavpils pašvaldība šogad paredzējusi 55 000 eiro nelegālo atkritumu izgāstuvju likvidēšanai, jau sakoptas vairākas teritorijas. Daugavpilī pieaugs siltumenerģijas tarifs no 1. maija. Tas būs 67,73 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Arī Daugavpils kultūras dzīvē gaidāmi vairāki nozīmīgi pasākumi. Aprīlī notiks jauno pianistu un komponistu konkursa fināls, bet maijā paredzama motosezonas atklāšana un koncerti. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.